Sveiki šodien mētājamo bumbu čempionātā. Nevis mētājamo, bet šaujamo bumbu. Mēs no šādas te pistolītes izšausim bumbas. Un tad pēc tam to visu nofilmēs kamera. Tā bumbiņa kustās. Jā. Tāpēc mums ir lielā kamera, lielais kustīgais krāns. Lūk, tūlīt varēsim redzēt tuvāk. Jā, mēs tagad vienkārši pārslēdzāmies citu kameru, lūk. Varam redzēt to visu. Jā, lūk šādi, pievērsīsimies. Lūk, un tagad šaujam. Aiziet, skatāmies, ko tagad nofilmēs kamera krāns. Tā, kamerai krānam nepieciešams apgrieziens ap 180 grādiem. Ap 180 grādiem. Lūk, un tagad mēs varam ieraudzīt to bumbiņu. Tā, labi, mums te vēl 2 bumbiņas ir, kaut kā iztiksim. Un tagad atkal pielādējam. Iebāzam sākumā. Ir pielādēts, kā redzam. Un tagad aizšāvām. Jā, skatāmies, tūlīt vajadzētu nofilmēt šito. Un šoreiz šo te bumbiņu ir izcili labi izdevies notvērt otrai kamerai. Šī jau ir otrā bumbiņa, atlikusi vēl trešā. Lūk, tagad mēs pielādēsim atkal ar bumbiņu. Jau atkal ir pielādēts un atkal ir jāšauj. Šoreiz bumbiņi ieripoja, izskatās abos kameras objektīvos, tāpat kā iepriekšējo reizi. Nu, skatāmies. Jā, re, kur kamera ir pieslīdējusi klāt. Nezinu kā, bet var mēģināt arī otra. Lūk, te mēs redzam. Tagad mēs paņēmām pirmo izšauto bumbiņu un atkal ievietojam. Pielādēts ir. Un negaidīti izšaujam. Bumbiņa paslēpās. Nu, piemēram, tagad atkal. Redziet, te mēs pamēģināsim. Lūk, redziet, tur starp to kameru kaut kas tāds balts pleķītis ir. Redzat? Pie kastes. Un tagad paskatīsimies, kā to citu kameras nofilmēs. Lūk, te tad viena kamera nofilmēja kārtējo reizi. Tā ir tā kamera, kur iepriekšējo reizi stāvēja malā. Jā, un tagad pamēģinās nofilmēt arī otra kamera, bet tas nebūs viegli. Un labi, bez visas tuvināšanas. Jā. Tagad mēs ņemam otro izšauto bumbiņu un liekam iekšā. Un pēdējā laikā ļoti ātri var izšaut. Tā, pie sienas. Tagad jau var skaidri redzēt, kur aizripoja. Jā. Lūk, te ir viena malējā kamera, kura nofilmēja. Tā atkal ir tāpat kamera, kuru var kustēties pa visurienu tikpat kā, izņemot pa bezceļiem un grāviem. Oi, un kas ar kameru
Kur nokrit. Nu nekas. Tūlīt salabosim. Bumbiņa ir pieripojusi pie sienas. Diezgan stipri. Tā kā izskatās, ka viņa ir aizšauta diezgan līdzīgi kā iepriekšējo reizi trešā. Tā labi nofilmē to arī otru bumbiņu. Un turpinām. Bumbiņa ieripoja savā iepriekšējā vietā. Arī dīvaini. Redzējāt, kā viņa aizšāvās? Lūk, tagad mēģinām atkal pietuvināt. Te arī skaidri nevar redzēt to. Nu, tūlīt paskatīsimies, ko citas kameras nav filmēs. Kustīgā kamera nav cik izkustējusies no vietas. Krāns tūlīt pietuvosies. Klāt. Citi var, citi nevar redzēt. Bet, protams, tie... Atkal parādījās stūrītī. Redziet, kreisajā pusē augšējā stūrītī. Tāds punktiņš. Jā. Un bieži vien izskatās, ka tās bumbas atgriežas savās vietās, kā nu bija. Tie ar šo gadījumu, kad es tikko pirms brīža izšāvu. Atsitās. Un tā atripo atpakaļ savā vietā. Skatāmies. Tā, un kustīgā kamera atkal ir piezagusies. Es pat teikšu klāt tai bumbai. Bet kustīgais krāns toties ir garš, un man tā šķiet vairāk ir domāts filmēšanai no attāluma. Bija kamera pamatīgi jāpagriež, bet izdevās. Aizšaujam. Tieši pie trešās bumbiņas. Tā kā abas kopā. Redziet, tāda izteiktā zeltaina punkti. Nu, paskatīsimies, ko nofilmēs citas kameras. Un šajā ziņā es teikšu, ka abas kameras ir vienlīdzīgi nofilmējuši. Tikai viena nedaudz augstāk un otra mazliet zemāk. Šeit, piemēram, varam redzēt parastās kustīgās kameras video. Un tā diezgan maza atšķirība ir kamera ekrānam. Jā, lūk, šādi te. Un tagad atkal izšausim. Jā, ar uzmanīgu aci skatās ir ieraudzīt abas kameras, bet operators, piemēram, ar visu monitoru neredz kustīgo kameru. Un kaut kā acīm redzot ir noslēpta ar to krāsu. Labi. Šoreiz bumbiņa ir noslēpusies tādā teikt citā vietā. Tad tajā brīdī viņa bija pie mūzikas inventāra. Nu, skatāmies. Ar šo te laiku, kamēr kustīgā kamera jau ir piesagusies bumbiņai, kustīgais krāns vēl tikai mēģina kaut ko izdarīt. Protams, nav tas pats labākais, bet ir nu tā kā ir. Otrā kamera arī labi nofilmēja. Nu, viss ir labi. Un tagad mēs atkal mēģinām kaut ko izšaut. Kameras krānu tagad gan operators nedaudz var redzēt, kā viņš man teica. Un lai. Opa. Hopacī, hopacā. Apā, kamera sāka pilnīgi trīcēt. Izskatās, ka tās bumbiņas ir vienkārši maģiskas.
Es pat nezinu, kas tā par sakritību. Bet izskatās, ka būs jāpāršauj, jo ir jau pa daudz. Lūk, nu tagad vēlreiz pamēģināsim izšaut. Šoreiz nedaudz pietuvināsim, lai varētu labāk redzēt, kas tur sāk strīcēt un kas un kā tur. Labi, aiziet. Šoreiz tā bumbiņa aizripoja te, un tagad te, nu te, skatāmies. Šoreiz izskatās, ka kamera krāns ir piekļuvis ļoti labi, jo tai otrai kamerai tā jau var tikai turp šurp braukāt, tā nevar vienkārši aizbraukt. Tālatoties krāns var braukt pa visurieni, tas var braukt pa veselu apli, ja ir tā kā te tagad uzstādīts. Lūk, nu, ja ir šitā kā te, tad gan patiesi te var filmēt visur pa apli, bet, piemēram, tā kā būs Reinika koncerts Rīgainē, tur šitā kamera brauks no apakšas. Un tā kā uz augšu. Tur nebūs tā, ka varēs pa visu riņķi, jo Rīgainas galā filmēs vienā. Un visdrīzāk, ka poliklīnikas galā. Jā. Nu, tagad mēs izlēmām, ka pafilmēsim nedaudz no cita rakursa. Operators aizgāja uz to pusi. Tagad tātad pielādēsim, novērsīsim un tā. Kamera krāns kaut cik ir centusies piekļūt. Jo redzēt, tagad šīta kamera ir tik tālu, bet kustīgā kamera tagad var nofilmēt. Visam citādāk, kustīgā kamera vienkārši piebrauc klāt, un viss ir nofilmēts. Tālūk. Kamēr otra kamera te vēl mocās un domā, kā tik klāt. Jā. Lēmums ir pagrūts. Bet tā, diemžēl, izskatās. Ja mēs, piemēram, te tagad uz priekšu pagrūtīsim, tad tā kamera griezīsies pa kreisi. Uz apakšu. Ja mēs griezīsim uz priekšu, kamera aizvien uz labo pusi. Un tuvāk vairs nevar piebraukt. Un mēs pāršaujam.